Labdien visiem! Mans vārds ir Gunta Sloga, es esmu Baltijas mediju izcilības centra vadītāja. Man ir prieks jūs visus šodien sveikt šodienas pasākumā Mediju pratības projekta ilgtspēja un ietekme Latvijā, cik dziļi rokam un tālu skatāmies. Jo, man liekas, visi šeit šodien sanākušie tiešām ir cilvēki, kas šajā tēmā gan kā praktiķi, gan kā teorētiķi, es nepārspīlēšu, ir iekšā ikdienas. Un mums ir daudz dažādu lielisku darbu, projektu. Dažkārt mēs ar tiem strādājam kopā, bet, protams, visiem ir tas viens lielais vienmēr jautājums, ko darīt, lai mums viss būtu ideāli, ko darīt, lai mūsu darbi paliek mūsu auditoriju atmiņās, prātos un ikdienas praksē. Un tāpēc mēs arī īstenojām šo projektu kopā ar Rīgas juridisko augstskolu, kurai ietvaros mūsu mērķis bija pievērst uzmanību jau esošiem politikas dokumentiem šajā jomā, tāpat konsultēties ar nozari. Liela daļa no jums arī piedalījās dažādu formātu apaļā galda sarunās, kur mums arī, manuprāt, bija ļoti tādas interesantas un dzīves diskusijas brīžiem. Un, protams, tā viena būtiskā lieta bija, kur mums ļoti palīdzēja Klinta Ločmele, arī izvērtēt tos projektus, kuri mums līdz šim ir bijuši, un saprast, kuri tad mums palīdz atstāt to ilgstošo ietekmi un kuru nē. Un šis projekts tika atbalstīts no Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas Eiropas ekonomikas zonas granta un aktīvu iedzīvotāju fonda ietvariem. Un mūsu sadarbības partneris atsevišķās projekta sadaļās bija arī Cilvēktiesību akadēmija no Norvēģijas. Un arī mūsu partneris pa šo laiku, kopš projekts ir sākts, atsevišķās sadaļās ir tas, ko visu saīsinājumā zina Edmo Besid, bet tā tad šī lielā Eiropas komisijas iniciatīva cīņai pret dezinformāciju, kur arī mēs un daudz mūsu Baltijas partneri ir aktīvi iesaistīti. Es atgādinu, ka šis pasākums tiek ierakstīts un jūs varēsiet to, ja vēlēsieties, vēlreiz noklausīties YouTube, un tāpat arī pēc tam jums tiks izplatīts pētījums, kuru vēlāk prezentēs. Un tagad es gribētu arī lūgt pāris vārdus teikt mūsu draugiem šai projektā Rīgas juridiskajai augstskolai un tās direktorai Ievai Rācinājai. Labdien, es esmu Ieva Rācināja, Rīgas juridiskās augstskolas direktora. Centīšos neaizskavēt. Es domāju, mums kā sākuma vārdu teicējām galvenais ir jāpasaka vienam otram paldies par sadarbību. Šis bija mums īstenībā ļoti interesants projekts, jo mēs nekad neko tādu nebijām darījuši un iesaistījušies, bet mēs kā augstskola pēdējo gadu laikā ne tikai saviem studējušiem, ne tikai arī savā studiju procesā arī pievēršam uzmanību jautājumiem par dezinformāciju, par mediju pratību, par kritiskās domāšanas attīstību un uzturēšanu galvenokārt. Tādēļ mēs tiešām bijām priecīgi par uzaicinājumu piedalīties projektā, un mēs esam bijuši iesaistīti jau no paša projekta sākuma, un īpaši tajā projekta sadaļā, kas strādāja tieši ar skolotājiem, ar mediju pratības un metodoloģiskā materiāla izveidi. Mēs tiešām ļoti ceram, ka tie materiāli, kuri tika izveidoti šajās aktivitātēs un apmācībās, ka viņi noderēs tieši arī skolotājiem, integrējot apmācību procesā skolā. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Bet galvenokārt tiešām mums tā bija ļoti interesanta pieredze. Mēs turpināsim arī ar jums. Tādēļ paldies liels Guntai un Mārtiņam, kurš ir kaut kur aizmugurē. Un lai visiem šodien ir jauka diskusija. Un tiešām paldies par visiem, kas ir atnākuši. Paldies! Paldies, Ieva!